Sveikas! Šodien parunāsim tātad par to, kā plānot savas brokastis, pusdienas, uzkodas, vakariņas, kā labāk, kad, ko, cik. Par to, cik tas būs tomēr individuāli aprēķināms, lai iekļautos kopējā dienas griezumā, ja? Bet, tātad, kurā dienas pusē, ko vairāk salikt, ko mazāk, par to mēs šodien parunāsim īsumā. Ja rodās pēc tam papildus jautājumi, droši rakstiet, taisīsim papildus lekciju. Tātad par brokastīm. Ir divi veidi cilvēki, kuriem brokastis vajag, un ir, kuri pirmās pāris stundas pēc pamošanās, nekādi nevar neko sev iedabūt iekšā. Ja treniņš ir paredzēts no rīta, tad šiem cilvēkiem, kuri neko nevar dabūt iekšā, es iesaku noteikti brokastis vismaz izdzert. Tātad tie ir tie paši proteīna kokteļi, kuriem kā ogļhidrātus var pielikt klāt vai banānu vai uzbriedinātas izmērcētas auzu pārslas, vienkārši būs biezāks tas kokteilīts un vismaz olbaltumvielas un ogļhidrātus jūs būsiet uzņēmuši un treniņā nenoģīpsiet, ja tā būs smaga kāja diena, piemēram, vai muguras diena. Savukārt tiem, kuriem brokastis nekādi nelien iekšā no rītiem, mēs ar vīru esam tieši šie divi pretējie cilvēki. Man no rīta vajag brokastis, pat ja es nejūtu baigo izsalkumu, man tas ir jau vienkārši kā ritms. Man ir jāpēd brokastis, lai es pēc tam mierīgi līdz 12, brokastis mēs ēdam ap 7, tāpēc, lai es līdz 11, 12 mierīgi varētu darboties, man viņas ir vajadzīgas. Savukārt vīrs no rīta tajos 7, izdzer savu kafiju ar kolagēnu un neko daudz neapēd, bet tāpēc, piemēram, 9:30 viņš ir atkal tādā badā, ka viņš pieprasa tā saucamās otrās brokastis. Tātad tie, kam nelien tās brokastis 7 no rīta iekšā, var viņas dalīt vai nu divās daļās, kā pirmās brokastis un otrās brokastis, vai arī tad atstāt apēst otro brokastu laikā, vienkārši izlaižot pirmās brokastis. Un nebūs liela problēma, jo, kā jau teicu, galvenais ir dienas griezums kopumā. Tātad līdz pusdienām, līdz 3:00 ir tas laiks, kad mēs uzņemam, ja mēs uzņemam kaut ko no graudaugiem, tās ir auzu pārslas, prosekvinoja, griķi, rīsi, kur šādi. Tā skaitā kartupeļi. Kartupeļi arī ir pie graudaugiem, viņi nebūs pie dārzeņiem, tāpēc, ka viņi satur cieti. Viņi ir labi, un, kamēr viņi nav fritēti eļļā un tā tālāk, nevajag vainot viņus pie tā, ka kāds paliek resnāks. Tieši otrādi jautājums ir par to, ar ko viņus ēd un kā viņus gatavo. Bet viņi ir ieskaitāmi pie graudaugiem, tātad kartupeļus mēs uzturā lietojam līdz 3:00 un skaitam kā pie graudaugiem. Pār šo te meitene viena jautāja sāta sajūtas trūkums, kad es zinu, es to zinu, es ar to esmu. Tas ir hormonu līmenī. Tas nav saskāpšanas process, tas ir hormonu līmenī, un iespējams saistīts arī ar šo te insulīna rezistenci. Un tas viss, kas saistīts ar hormoniem, ar to visu var veiksmīgi cīnīties, tikai ļoti, ļoti liela pastāvība, regularitāte. Un ilgs laiks tam nepieciešams. Es savu insulīna rezistenci savaldīju 2 gadu laikā, bet tos 2 gadus tas bija nekāds cukurs, nekādi cukura paveidi, tas ir nekāds medus, tikai un vienīgi eritritols. Es mēģināju stēviju, bet jūs jau esat dzirdējušas par manām attiecībām ar stēviju. Nevaru es viņu, nevaru. Man neiet viņa iekšā, tāpēc es labāk pielieku eritritolu un ir ok. Un vēl šīs te ir arī stāsts par to, ka tomēr uz to laiku visi graudaugi ir jāizslēdz, maksimāli jāizslēdz, jo es savā laikā novēroju arī vienu lietu. Ja es brokastis sāku ar to, ka tur bija iekļautas kaut vai auzu pārslas, man tomēr bija izteiktāka šī te noraušanās un bada sajūta pēc tam pa dienu nekā tad, ja es sāku brokastis ar olbaltumvielām, tā pati omlete, jā, tur kaut kas tam līdzīgs.
mums ir daudz variantu. Es šobrīd nesākšu visas receptes uzskaitīt, bet tātad mēs runājam par to, ka ogļhidrātus šādās insulīna rezistences un sāta sajūtas trūkuma gadījumā mēs uzņemam ar milzīgu daudzumu dārzeņu. Un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad sākās šis te atkal, atvainojiet par žargonu, žors, kad atnāk žoriks, tad, kad mēs esam pēdušas tā, ka it kā, vairs, viss, kuņģis ir pilns, bet tu apgriezies un tev atkal gribās ēst, un beigās jau ir tā, ka tu nevari pieliekties un aizšņorēt savas skurpes, un vienalga tu jūti, ka tu esi badā. Tad neko, tad vienkārši ar lielu niknumu ņemam un graužam veselu kāpostu galvu, pa lapiņai ņemam, šķinam, graužam burkānu, papriku, svaigus dārzeņus graužam. Un tas ir tā, ka jūs nogursiet no tās košļāšanas, jums beigās jau apniks, un tajā brīdī, kad jums jau ir jau noriebušies tie dārzeņi un viņu košļāšana, un liekas, oi, tagad gribētos kaut kādu konfektīti, un tajā brīdī jūs padomājat, tā, ja tu gribi konfektīti, tad apēd vēl vienu veselu kāpostu galvu. Tu nevari, tad diez vai tu tik stipri to konfektīti gribi, un jautājums, pagaidi, saskaiti, cik tu kalorijas esi šodien jau uzņēmusi, tātad to, kas tev ir nepieciešams, tu jau esi uzņēmusi. Konfektīti tātad prasa nevis tavs ķermenis, bet vairāk šeit, galvā. Tās ir savu iegribu apmierināšanas. Tad atkal sākas saruna ar sevi. Cik stipri es vēlos sasniegt savu mērķi, kāds tas ir un vispār priekš kam viņš man ir, vai es to daru kāda dēļ, vai es to daru sevis mīļās labās dēļ. Kāpēc mēs vispār to darām? Tas ir pats galvenais jautājums vispār, lai kaut kas izdotos. Ja kāds mums ir pateicis, oi, tev vajadzētu notievēt, un mēs tāpēc tagad tievēsim, nesanāks nekas, nesanāks. Vai arī, ja sanāks, tad uz ļoti, ļoti mazu brīdiņu. Nē, mums ir jāizdomā pašām, cik mēs stipri sevi mīlam, cik mēs stipri gribam sevi ieguldīties savā veselībā, jo tas viss pēc tam nāk atpakaļ, pēc 40 un 50 gadiem, vai kā tas nāk atpakaļ. Tāpēc, jo jūs ātrāk sākat par to domāt, ka veselība ir prioritāte un tam sekojošā normāla notievēšana, nekritīsim galējībās, tā nav suška. Tas ir vienkārši veselīga notievēšana, lai nebūtu iekšējā aptaukošanās, lai netraucētu veselībai šie te liekie uzkrājumi. Ja kāda labi jūtās ar 10 liekajiem kilogramiem, tas ir brīnišķīgi. Lieki viņi ir varbūt kādam. Ja man viņi ir ok, un ja es ar viņiem jūtos ļoti labi, tātad viņi nav lieki, tātad viss ir kārtībā, un man neko nevajag nomest vēl, jo tikai tāpēc ka kāds ir teicis, vai tāpēc, ka ir kaut kādi standarti. Muļķības, nav tādu standartu, nav. Jūs negatavojaties skatuvē, jums nav jābūt tur tieši tā, kā tur pēc formulām ir aprēķināts, nē. Jums ir jādzīvo tā, lai jūs justos labi, pirmkārt, mīlētu pati sevi, bez naida pret sevi, bez mocīšanās. Es nerunāju par to mocīšanos, kas ir, lai tiktu galā ar saviem tarakāniem. Tā nav īsti mocīšanās. Un es nerunāju par to mocīšanos, kas ir kaut kā noteikta apēšana, jo šajā gadījumā mēs uzturu vairāk uztveram kā zāles. Un kā zāles, tas mēs zinām, ka dakteris teica, tā tad lietojam. Un galvenais ir regularitāte. Man arī, piemēram, šeit tagad 6 mēnešus 56 pilieni dienā acī ir. Mēnešiem nav rezultāta, bet, dakteris teica, un es zinu, ka regularitāte ir visa panākuma atslēga, un es to daru. Tātad par brokastīm mēs tikām skaidrībā. Es ceru. Ļoti novēršos no tēmas, piedodiet. Pusdienas. Pusdienās iet visas uztura grupas, lēnie ogļhidrāti, olbaltumvielas, labās taukvielas. Tātad, ja, piemēram, gaļa vai zivs, vai ko jūs ņemat no olbaltumvielām, ir mazliet treknāki nekā varbūt vajadzētu, tad nekādas taukvielas klāt neliekam. Ja tā ir vistas filējiņa, vista bez ādas un kaut kādi tur salāti un ogļhidrāti graudaugu veidā vai vārītu kartupeļu veidā, tad labāk, protams, pie šiem te salātiem pielikt svaigu eļļu labajiem taukiem, vai var arī kādas sēkliņas, kas labos taukus satur,
bet tur ir jāskatās, ne visi rieksti, ne visas sēklas ir labi. Bez pārspīlējumiem, protams, jo arī labie tauki satur kalorijas, kā mēs zinām. Labie tauki ir tie, kas palīdz dedzināt mūsu sliktos uzkrātos taukus, bet bez pārspīlējumiem, jo liekās kalorijas, un ķermenis viņas neizmantos, bet noglabās. Tad ir atkal, atkarībā no jūsu dienas režīma, ir tā uzkodu reizes starp pusdienām un vakariņām vai nav. Tam nav nozīmes, cik reizes dienā jūs ēdat. Jūs varat ēst katras 2 stundas, katras 3 stundas, katras 4 vai 5 stundas. Galvenais, lai jums pa vidu nav šī te bada sajūta un vēlme paķert vienalga ko. Ja jūs jūtat, ka jums pa vidu tomēr ir kaut kāds brīdis, ka ir mazliet pa īsu un līdz vakariņām neizvilksiet, paņemiet, nograuziet kādu burkānu, paņemiet, uztaisiet galeti ar vārītu olu, avokādo, mazu uzkodiņu, lai normāli izvilktu pēc tam līdz vakariņām. Un šīs te pēc vakariņu graušanas kāras arī mēs ārstējam ar tiem pašiem svaigiem dārzeņiem. Dipu mērcītes šajā gadījumā, lai atradinātu sevi no tā, ka es gribu graušanas pēc, labāk neizmantot. Ja ļoti, ļoti, ļoti grūti, varam, protams, tur taisīt atkal grieķu jogurtu ar franču sinepēm un ķiploku, piemēram, persilādi klāt, un labi, ir laba mērcīte, bet, tās atkal ir kalorijas, un šajā gadījumā mēs tos dārzeņus tomēr kā 0 kalorijas skaitīsim svaigi graustos, kas būs pa virsu. Un tad ir vakariņas. Vakariņas tomēr vienmēr būs dārzeņi ar kādām olbaltumvielām. Es saprotu, ka ir pierasts, ka tā ir gaļa un tā, bet esmu pārliecinājusies, ka daudz efektīgāk, protams, vakariņās ēst zivi vai kādas citas jūras veltes, garneles, kalmāri, kas kuram par rocībai ir. Bet, tomēr biežāk tā ir zivs. Jā, arī biespiens ir olbaltumvielas, biespiens pie kam ir lēnās olbaltumvielas, kas satur kazeīnu. Kazeīns ir ļoti lēnās olbaltumvielas, kuras nodrošinās ilgstošāk to sātu sajūtu, ka ķermenim būs ilgāk ko darīt, pārstrādāt viņu. Tā, un ja pēc vakariņām gribās vēl ēst, graužam svaigos dārzeņus. Īsumā tā. Kafija pati par sevi kalorijas nesatur, bet kafija skalo ārā ūdeni, un neaizmirstam visu laiku par ūdens dzeršanu, jo, ja jūs sēdīsieties daudz dārzeņus, būs daudz šķiedrvielas, kuras varētu iztīrīt jūsu zarnu traktu, bet viņām nebūs ūdens, viņas nespēs, viņas tur sablietēsies visas, un tad būs grūti. Tāpēc dzeram ūdeni ar citronu droši var dzert, ūdeni ar gurķu šķēlītēm, ar piparmētru, zāļu, tējas, tas viss arī ir kā ūdens. Melnā tēja, zaļā tēja tādas nebūs, tāpēc, ka satur to kofeīnu, tāpat kā kafija, tāpēc nebūs pieskaitāmas pie uzņemtā šķidruma daudzuma, bet drīzāk tam vēl papildus ir jāuzdzer tīrais ūdens. Par to, vai gāzētais vai negāzētais mēs jau runājām, par skābināšanu, ka tas vienmēr būs negāzēts ūdens tomēr. Īsumā tā ir jautājumi. Jautājiet, runāsim.